Interesants stāsts no Tukuma puses kalnēnajiem laukiem. Šitajos stāvajos kalnos, te var redzēt stāvu kalni. Tāda kā Milskalns, reku tur tālumā. Respektīvi, sējas gadā viņus te uzreiz pēc sējas noskaloja ar stipru lietu. Un tās tie kalni gali jau tā nav baigi auglīgie, bet viņiem arī noskaloja nost to sēklu. Un tad viņus šogad pēc 3 gadiem laikam izlēma piesēt, tāpēc, ka te baigās ražas nebija nekādas. Te var redzēt, ka ir daudz to tukšo vietu un visa veida augsnes erozijas un piesēja ar disku sējmašīnu. Pirms nedēļas, man liekas, lucēm. Un pasties, kas jau te ir sanācis, ne? Piesēja lucēm. Lucēm dīkst. Paskaties, ne? Reku nāk augšā lucēm. Un ja tagad mitrums ir dots, mums mitrums ir iedots, tagad, ja šitais āboliņš un šitās stiebrzāles to lucēm nenoēnos un nenomāks, tad viņa iesakņosies un iespējams pat ieaugsies. Un tad šitie mālainie, kalnainie lauku gali varētu dot arī ražu. Pasties, reku viņi ir. Re? Reku, šeit arī reku tukšajās vietās. Šeit viņi nekas nenoēnos, jo te ir pliks apkārt, redzi? Te tā lucerna, reku redzēt disku pēdas un dziļāk, reku nāk lucerna ārā. Jā, faktiski viņi nāk ārā vispirms tur, kur viņi seklāk iesējusies. Nu tā, cerams, ka izdosies. Būs jāatbrauc vēl kādreiz uz šejienu un tad jāziņo par rezultātiem. Visiem veiksmī, sveicienu no Tukuma, čau!